izvirzīt savus mērķus 2024. gadam un pie tiem pieturēties. Tūlīt jau sāksies jauns gads, bet ko mēs sagaidām no šī nākošā gada? Ko lai mēs sagaidām, ja neesam nosprauduši nekādus mērķus? Nekas nevar notikt, ja mēs neplānojam. Dievs ir kārtības dievs, un visam ir kāda noteikta kārtība un nolūks. Salamana pamācības 16.4 to saka, tas kungs visu dara ar noteiktu nolūku. Šoreiz tāds neparastāks video, jo es padalīšos ar personīgo pieredzi, kas saistīts ar mērķu izvirzīšanu. Mūsu dzīvē var būt ilgtermiņa vai īsāka perioda mērķi, bet vislabākais veids, lai to neaizmirstu, tie ir jāpieraksta. Tādēļ paņem papīra lapu un pildspalvu, vai arī, ja tev ir praktiskāk regulāri lieto, tad pierakst savā datorā vai telefonā. Mūsu dzīve ir dārga Dieva acīs. Dievs tev saka no Jesajas 43.4, tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Tādēļ ticu, ka bez mērķa nosprausta dzīvošana nepalīdzēs tev realizēt to, ko Dievs ir paredzējis priekš tevis. Mērķu izvirzīšana, tas ir nopietni, tādēļ nepieciešams paņemt laiku tam. Aicinu tevi par to, lūgt Dievu, lasit savu bībeli, ja nepieciešams, ņem laiku arī, lai gavētu. Mērķa izvirzīšana var būt personīga, ģimeniska vai pat draudzes kontekstā, lai nākamais gads būtu veiksmīgs. Dievs ir ieinteresēts tev palīdzēt, lai tavi izvirzītie mērķi piepildītos, tādēļ priecājies iekš tā kunga, ko saka psalms 37.4. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Piedāvāju tev izvirzīt 1 līdz 3 mērķiem katrā kategorijā, ko turpmāk apskatīsim. Finanses ir pirmā kategorija. Tajā tu vari iekļaut šādus mērķus. Viens no tiem ir paaugstinājums pie algas. Izveidot uzkrājumu summu, kas man palīdzētu dzīvot 3 līdz 6 mēnešus, ja man gadījumā vairs nebūtu darbs vai citi ienākumi. Protams, šo summu tev ir nepieciešams izrēķināt, lai tu to varētu nospraust. Cits punkts – veikt uzkrājumus, kas man palīdzētu nopirkt citu mašīnu vai ieguldījums dzīvokļu iegādēji. Nospraust noteikti naudas summu, cik dot ziedojumos vai atbalstam citiem. Sastādīt gada mēnešu budžetu. Samazināt maksimums izdevumus, piemēram, atslēgt kādu abonementu, painteresēties par citiem operatoriem, kas var būt izdevīgāki, samazināt mašīnas apdrošināšanu, gūt papildus ienākumus, pārdodot lietas, kas tev vairs nav nepieciešamas, papildus piestrādāt vai gūt vēl kāds citu veidu ienākumus. Meklēt, kur var ieguldīt savu naudu, kas vēlāk var atnest ienākumus. Nākamā kategorija ir ģimene. Tas var būt ļoti plaši, bet piemēro mērķus attiecīgi savai situācijai, kur tev liekas, ka ir nepieciešami uzlabojumi. Izvērtē prioritātes, jo šeit var atšķirties, ja esi precējies vai nē, vai ar bērniem vai bez. Pirmā lieta, ko es atzīmēju, reizi nedēļā pazvanīt vecākiem vai bērniem. Minimums reizi mēnesī apciemot vecākus vai citus ģimenes locekļus. Organizēt nedēļas nogali priekš vīru un sievas reizi 3 mēnešos. Randiņš ar vīru vai sievu, lai pavadītu laiku divatā runājoties, atslēdzot telefonu, televizoru, datoru. Tas ir tikai laiks priekš jums diviem. Reizi mēnesī iet uz restorānu, kino, spēlēt bowlingu, pastaigāties, teātru vai koncertu. Doties kopīgi atvaļinājumā ārpus mājām vismaz reizi gadā, piemēram, doties uz Itāliju vai doties uz Spāniju vai doties uz Lietuvu. Tas atkarīgs no jūsu situācijas. Citam tas varētu būt nākamais gads, lai gatavotos kāzām, kā arī laiks, lai tu izvērtētu turpināt attiecības, lai tās varētu progresēt vai saraut attiecības, kuras neved uz laulību.
Nākamā kategorija ir veselība. Tā ir svarīga kategorija, jo mums ir jārūpējas ne tikai par mūsu garīgo veselību, bet arī par mūsu fizisko un mentālo veselību. Šajā kategorijā es minēju vairākus punktus. Veikt sporta aktivitāti 2 reizes nedēļā. Tas var būt sporta zāles, skriešana, baseins, vingrošana, tenis vai kāds cits sporta veidi, varbūt kā riteņbraukšana. Pārbaudi savu zobu stāvokli, jo tas var ietekmēt tavu pašpārliecinātību, tavu izskatu, kā arī ietekmēt arī tavus iekšējos orgānus. Izveidot ēdienkarti, kas palīdz ēst sabalansētu pārtiku. Apmeklēt speciālistu, ja ir nepieciešamība. Kā arī cits punkts, ja tu esi mazliet pieņēmies svarā, tu vari izvirzīt mērķi, piemēram, pazaudēt 5 kg, vai, ja tu smēķē, tev ir kaitīgi ieradumi, samazināt smēķēšanu vai atmest smēķēšanu, kā arī lietot tēju vai kafiju bez cukura. Nākamā kategorija, ko es tev piedāvāju, tā ir garīgā dzīve. Neaizmirsīsim arī šo dzīves sfēru, kas ir ļoti svarīga mūsu funkcionēšanai un attīstībai. Viens no punktiem ir ņemt regulāru laiku no rīta, pavadīt Dievu klātbūtnē, lūdzot, slavējot, lasot Bībeli. Tu vari nospraust laiku un ņemt stundu vai 3 minūtes atkarīgs no tavas izaugsmas un tavas ikdienas ritma. Vai arī ņemt laiku vakarā, bet vēlamais laiks ir tomēr ņemt laiku no rīta. Reiz nedēļā vai mēnesī, atkarībā no tava veselības stāvokļa un iespējām, ieturēt gavēni, lai lūgtu un meklētu Dievu. Nākamais punkts – apmeklēt draugus svētdienās, ja tu to nedari regulāri, bet tu to vēlētos darīt, nospraud šo mērķi, vai piedalīties vēl kādās citās aktivitātēs, ja tu vēlies vairāk pieaugt garīgi. Pastāstīt evaņģēliju, liecināt par savu ticību 5 cilvēkiem katru mēnesi. Tu vari nospraust, ja tu to vēlies mēnesī, nedēļā, gadā, bet liecini par savu ticību, lai citi cilvēki zina, ka tu esi kristietis, varbūt, ka citi nemaz nezina, ka tu esi kristietis. Apmeklēt kristīgu konferenci, koncertu, būt draudzes nometnē, lai tava ticība varētu stiprināties un tu varētu pieaugt. Iesaistīties kādā draudzes kalpošanā. Draudzē vienmēr ir nepieciešams atbalsts, jo ir tik daudz lietas, kas ir nepieciešams darīt, un tu vari būt šis cilvēks, kas nākamā gadā iesaistās kādā no kalpošanām. Tas var būt pat niecīgi. Palīdzēt uzvārīt tēju, saklāt galdu. Nesāc uzņemties pārāk liels šos darbu, jo tu varbūt, ka vari pagurt. Tādēļ iesaku tev sākt ar mazām lietām, piemēram, reiz mēnesī darīt kādas lietas. Bet, ja tu esi spējīgs un esi tālāk kauts ticībā, tu vari iesaistīties daudz biežāk šīs aktivitātēs un, protams, ja tev ir brīva laika. Viens no mērķa izvirzīšanām var būt arī izlasīt kristīgas grāmatas. Es šeit pierakstīju 5 kristīgas grāmatas, tās var būt par dažādām tēmām. Lai mēs garīgi augtu, mums ir jāpavada laiks vienatnē pieaugt, lai attīstītos. Viena no pēdējām kategorijām tā ir personīgā izaugsme, kas ir svarīga, lai mēs ne tikai dzīvot normālu dzīvi, bet attīstīt arī mūsu talants un mūsu apkārtējā vide būtu daudz patīkamāka un mēs būtu par svētību arī citiem. Tātad pirmā lieta, ko es ierakstīju, man personīgi iemācīties rakstīt ātrāk uz klaviatūras, kas var palīdzēt dažādās gan man darbā, privātajā dzīvē. Nākamais punkts ir apmeklēt valodas kursus vai arī ņemt tos caur internetu, uzlabot kādu valodu, angļu, krievu, vācu, franču vai kādu citu valodu. Iemācīties dejot valsi vai kādu citu deju, iemācīties šūt vai jadīt vai tamborēt. Pagatavot 5 ēdienus, ko es nekad neesmu gatavojis, nodibināt asociāciju vai iesaistīties kādā no tām, kas atbilst manām vērtībām un interesēm, vai izveidot savu pašu uzņēmumu. Darba vietā vairāk iesaistīties diskusijās ar kolēģiem un mēģināt interesēties par viņiem, meklēt, kā palīdzēt un ieinteresēties par citiem cilvēkiem. Veikt kādus remonts darbus, vai tas būtu istabā, virtuvē, toaletē, laukmājās, vai palīdzēt kādam citam veikt remonta darbus. Izveidot mazu dārziņu, iestādīt dārzeņus vai iestādīt augļu kokus, iesākt manuskriptu grāmatai, dzeja,
romāns, pārdomas vai stāstiņi bērniem, progresēt klavierspēlē, ģitārā vai arī uzsākt kādu jaunu mūzikas instrumentu apguvi, piedalīties maratonā vai kādā skriešanas pasākumā, izveidot YouTube kanālu, izveidot mājaslapu, apgūt dekorācijas prasmes, iemācīties peldēt, braukt ar riteni, pārskatīt savu apģērbus, izmest vai atdot un pārdot nevajadzīgo, saplēsto un atjaunot garderobi, izmest nevajadzīgās lietas, kas jau ilgu laiku nav lietotas, lai mans dzīvoklis vai māja ir brīva no nevajadzīgā, salabot vai uzlabot virtuvi vai kādu mēbeli, rūpēties par savu mašīnu, tīrīšana, apkopšana, labošana. Protams, tu vari pierakstīt šeit tos mērķus, kas ir tev nepieciešami, kas ir tev aktuāli. Tad, kad es uzrakstīju visus šos mērķus, tad ir svarīgi nolēmt, kā jūs tos realizēsiet un cik ilgs laiks tas var prasīt, vai ir vajadzīgas finanses tam. Tādēļ savā kalendārā ieraksti, kad un ko sāksi darīt. Nepietiek tikai, lai sapņotu, bet ir reāli kaut kas ir jādara, lai tas tiktu realizēts. Tev ir jāpieraksta pie katra mērķa, kā tu to realizēsi. Katru nedēļu un mēnešu beigās pārskati, kur tu esi ar saviem mērķiem, vai ir kāds progress, vai ir kādi šķēršļi, vai ir īstais periods. Ar ko vislabāk sākt? Var izveidot tādu kā plakātu ar mērķiem un piespraust bildītes redzamā veidā, kas palīdzēs tev redzēt katru dienu tavus mērķus. Viss nu ir tikai priekšā, lai īstenotu mērķus, tev ir jāpieliek pūles, jo nekas nekrīt no gaisa. Pastīsimies gada beigās, ko tev ir izdevies sasniegt. Es ticu, ja tu cītīgi strādāsi un nodosies, tad 60% no uzrakstītā būs realizēts, ideālā gadījumā 100%. Ja tev tas izdodas, tad nākamā gadā vari mērķēt vēl augstāk. Ieraksti komentārā vienu no saviem mērķiem, ko tu vēlies realizēt. Tu vari būt cilvēks, kas ne tikai sapņo, bet arī realizē kaut ko lielu, lai Dievs tiek pagodināts tavā dzīvē. Tu esi aicināts ne tikai paskatīties pa savas istabas logu, bet tu vari iziet laukā un tev pavērsies skats daudz plašāks. Tu esi aicināts, lai realizētu lielus mērķus, celies un izej ārā un skaties visapkārt, uz ko Dievs tevi aicina. Tev vajag tikai ticību, lai izmainītu savu dzīvi un nepaliktu šajā stāvoklī, jo tu esi aicināts pēc Dieva nodoma. Tu nekad neesi par vecu, lai kaut ko iesāktu. Ticība nāk no dzirdēšanas un pasludināšanas, kad tev ir iespējams sasniegt to, ko esi nolēmis. Salamana pamācības 29:18 saka mums, tur, kur nav vīzijas, jeb mērķa, tauta iet bojā, jeb mirst. Es pārfrāzēju šo tulkojumu. Tādēļ mums ir vajadzīgs mērķis. Sāc tos uzrakstīt un pārdomāt šodien, lai tu dzīvotu veselīgi un piepildītu dzīvi, ko Dievs jau tevi ir ieplānojis. Ja tu lasi angļu valodā, tad vari atrast linku zem video Teresa Savela Foy grāmatai. Sapņo par to, piespraud to un izdzīvo to. PDF formātā, tas ir par brīvu. Veiksmīgi realizējiet savus sapņus!